Sveicināti! Jūs esat piezvanījis Mogo. Lūdzam izvēlēties sarunas valodu. Sarunai latviešu valodā nospiediet taustiņu 1. Sarunai krievu valodā informējam, ka servisa kvalitātes uzlabošanas nolūkos saruna var tikt ierakstīta. Mogo Rinalds, lūdzu. Labdien! Labdien! Vai leasing kompānija? Mogo, jā, lūdzu. Es runāju to vīrieti, kas reklāmā bez matiem ir. Kā to skatās uz to? Jums ir mati? Labi, tas par to nav svarīgi. Karoči, man kaimiņš piedāvā pirkt savu BMW 7. Jā. Un viņš man grib par viņu 5000. Nu, jūs tā kā pieteikumi jau mums iesūtīt? Es gribu saprast, kāda tur visi tie noteikumi ir. 5000. Ir tā, ka katrā ziņā, jebkurā gadījumā, lai mēs varētu saprast, kas tur, ko tur, kā tur, jā, būs jāsūt pieteikums. Pieteikumu arī caur mūsu mājaslapu droši iesūtīt. Tur būs jānorāda jūsu dati un šī te auto reģistrācijas numurs vismaz. Mēs auto novērtēsim, neatkarīgi no tā, ko tas jūsu kaimiņš tur vēlas, jo mēs parasti piedāvājam līdz 90% no auto tirgus vērtības. Jā, tad mēdz būt, ka kaimiņš varbūt grib vairāk nekā ir reālā tirgus vērtība. Bet tas īsumā tas kaimiņš ir baigais maids, viņš ir došana grib to summu lielāk ir. Bet cik grūti pateikt. Bet, jāskatās, ir iespējams, ka viņš varbūt prasa mazāk nekā tirgus vērtība. Tādā kā jūs esat ieguvējis tajā brīdī. Jā, tad, bet, viņam jau tur arī iekšā ir subwoofers un tur lielie diski. It kā jūs to ņemat vērā vai tikai tīri mašīna? Skatāmies auto tirgus vērtības, protams, ja ir kaut kāda īpašā komplektācija, nezinu, M-paketa vai kaut kas tam līdzīgs, tad, protams, ka tas tiek ņemts vērā un cena tiek paaugstināta attiecīgi. Protams, ļoti labi ir, ja pie pieteikuma iesūtīšanas ir arī fotogrāfijas, vai, piemēram, kaut vai ir ievietots sludinājums kādā interneta vietnē, kur mēs varam šo auto apskatīt, lai precīzāk uzlikt šo te novērtējumu. Un ja viņš grib tos 5000 un es tos 5000 no jums nedabū, tad es domāju, ka viņš nekaulēs. Es domāju, ka viņš nekaulēsies. Tur viņš tāds baigais knīdis. Nemācēšu teikt, principā ir tā, ka ja pieņemsim, ka cena atbilst tam, ko viņš prasa, tad jebkurā gadījumā finansējums ir 90%. Tad 500 eiro jums jebkurā gadījumā būs pašam, viņam jāsamaksā. Vai jūs to nokaulējat, vai maksājat, tā ir jūsu apusējā darīšana. Jums nav speciāls? Jums nav tāds speciāls kaulētājs? Man nesenāk tā kaulēšanās. Varbūt jūs iedod viņam numuru un jūs varat nokaulēt. Saka, vecais, kur nekaulējamies. Vienīgā nianse ir tā, ka attiecīgi mēs vienkārši pārskaitām to summu, ko mēs jums apstiprinām. Jā, piemēram, ja tas būs 4500, tad mēs viņam uz kontu skaitīt 4,5 par starpību, tur ir jūsu savstarpēji. Un kā tur tām darbvietām ir, cik jums vajag, es tā kā drusciņi neoficiāli un oficiāli strādāju. To oficiāli ienākumu man nekāda lielie nav, bet, man nauda ir, kā saka, nauda ir, man ir Xbox jaunākais, man ir lielais televizors, principā man viss ir. Tādā ziņā. Nē, ir tā, ka, principā, lai vieglāk ir runāt, protams, būtu ļoti labi, ja jūs iesūtīt pieteikumu par to, jums nekas jāmaksā nav un nekādas saistības jums nav, kamēr neparakstāt līgumu. Jā, tā kā jūs droši varat iesūtīt, izskatīsim, apskatīsimies, kas tur ir, mēs ņemam visus ienākumus vērā, gan oficiālos, gan neoficiālos, jā. Un, jāskatās kopējo kopskatu, un, protams, auto vērtējums, kāda ir tā galējā cena, ko mēs varam piedāvāt. Un jums arī vieglāk būs domāt, ko darīt. Varbūt ja jau jūs zināsiet arī mūsu vērtējumu, arī vieglāk pašam būs kaulēties. Pateiksiet, tirgus vērtība ir tāda, kāpēc tu prasa vairāk, un tad jau viņš arī apdomāsies, varbūt, ka viņam labāk ir pārdot par tādu nekā sēdēt un neko nepārdot. Bet varbūt kaut kā nav tā, ka, piemēram, es kaut kādu līzingu to summu nokārtoju, pieņemsim 3 štukas priekš 3. bumeri, pieņemsim, jā. Un tad tā naudiņa man kaut kā, kad es atrodu to īsto varbūt, tad es varbūt arī uzreiz nopērku. Nav tā, kad? Mums ir tā, ka, principā, ja jūs iesūtāt vienu pieteikumu, ja mēs viņu apstiprinām, mēs pasakām, cik ir maksimālais limits, ko mēs jums varam piedāvāt, un tad ir šīs 30 dienas, ko jūs varat meklēt jebkur citu auto, bet, kā es jau minēju, katram auto ir savs vērtējums, līdz ar to vienkārši būs, kad atradīsiet citu auto, jāiesūt jauns pieteikums, lai mēs varam novērtēt un vienkārši pateikt, kādu konkrētu summu mēs tam auto varam piedāvāt.
Skaidrs, un tad tā galvenā doma, ka man vajag to pieteikumu aizsūtīt, ja? Jā, lai mēs varētu tikt skaidrībā, saprast, kas ap ko grozās, un tad arī jūs zināsiet, ko darīt un ko tālāk darīt, ko izvēlēties vai ko iegādāties. Jā? Skaidrs, nu labi, tad es jums tur Mogo, jā, LV ir, jā, tur, Jā, tieši tā. kur tas smukais vecs runā, jā? Jā, kur tas smukais vecs runā, jā. Nu jā, skaidrs, labi, tad es ar to kaimiņu parunāšu, nu, es domāju, ka... Jūs pat nerunāt, jūs jau pat varat vienkārši iesūtīt pieteikumu, ja jūs ziniet šī auto reģistrācijas numuru, jūs varat droši iesūtīt pieteikumu, mēs jums sniegsim atbildi, un tad jau jūs varēsiet runāt tās lietas tālāk, un tad jums arī bildi būs skaidri, cik tad mēs dodam, ko mēs dodam, vai mēs dodam, un jums būs pašam uzreiz vieglāk runāt ar viņu. Būs jau aizdevums, un jūs jau varēsiet par konkrētām lietām runāt. Viņam nebūs jāuztraucās, jūs varēsiet stādīt priekšā to, ka jums ir apstiprināts. Nu, ņemot tirgus vērtību, piemēram, cena ir tāda, jā. Tas ir tas, ko jūs varētu piedāvāt. Nu, un tad tas saruna, es domāju, ka jums arī raitāk risinātos un arī citādi. Galvenais, lai tas kaimiņš tajā brīdī skaidrā. Jā. Komentēt, jā, tas tā ir jūs tā kā iekšējā darīšana. Nu jā, skaidrs, tad Pols jāiet būs pie viņu un tad es tūlīt aizsūtīšu to pieteikumu un tam man būs bembis. Yes. Jā. Labi, paldies jums. Gaidām, lūdzu, jā, un tad sazināsimies ar jums, jā? Labi, visu labu. Paldies liels, jā, uzreišanos. Uzreišanos.